Svarīgs moments. Es esmu atnākusi pie dakteres parunāt par botoksu. Un man ir pāris konkrētas problēmas, kas man nepatīk. Tātad rādu visiem. Tad es skatos spoguli un pirmais, ko es redzu, tadām, redzi? Un tikai vienai. Varbūt tu guli uz tās puses vairāk? Es arī par to domāju, bet es tagad piedomāju un guļu uz otras. Drīz arī šitai gan jau parādīsies. Un tad sanāk, ko šeit var darīt, tā kā tieši šito var no tās atbrīvoties? Var bišķiņ. Tur ir tā, ka botoks injekcijas jātaisa laicīgi. Tu esi tiešām atnākusi īstajā brīdī, kad tev tikai iezīmējās tās vietiņas, kur varētu būt vēlāk dziļākās krunciņas. Arī labs laiks ir tādēļ, ka pavasara beigās mēs veicam šīs injekcijas, jo pirms saulītes kā reiz tas būtu aktuāli. Ja? Es ļoti piedomāju gan pie savas dusmu, un smaidīt ir grūti nesmaidīt. Jā, botoks ir tāda lieta, ka viņi pastrādā kādu brītiņu, aptuveni kaut kādus 4-6 mēnešus, un tad attiecīgi pēc tam mēs varam lemt, vai mēs to atkārtojam. Tad, kad jau tur ne jau krunciņa vai līnija, ka tur jau ir vaga, un tad atnāk un saka, daktari, labojam tādu. Diemžēl botoks ir profilaktisks pasākums pirms krunka jau ir dziļāka, pirms jau ir viņa izveidojusies. Ja? Līdz ar to, tad, kad āna krīt un mēs kaut kādās bildēs visticamāk, vai kamerā vai bildē redzam, kā krīt ēna un izveidojās tā tumšākā līnija, tad noteikti tas ir īstais laiks, nevis gaidīt, kad viņi kārtīgi ielocās un jau būs dziļāka. Tad ar vienu botoksu man tam stāsta, ka botoks man nelīdzēs. Ja? Botoks arī nelīdz krunku līdzināšanai, ja viņa ir dziļa. Līdzi, lai viņa neizveidotos. Un ja jau viņa ir izveidojusies, tad attiecīgi tur ir jābūt papildus metodēm, kā hialuronskābes injekcijas, kas tajā vietā nav gluži ieteicama. Un līdz ar to tā ir sarežģīta vieta korekcijai. Cējot botoksu, it kā esot iespēja piepacelt. Jā. Tas kaut kā super atšķirīga metoda, un tādu ir jāprasa speciāli. Ar ārstu ir jāizrunā, kādu efektu jūs vēlaties. Man, piemēram, personīgi patīk šīs, kad ir čuču piepacēts. Es arī sev atstāju tā, lai man ir nedaudz piepacēts, tas izlocīts tā uzats forma. Un man tas patīk. Un arī, ja jums patīk, tad visticamāk es to izdarīšu. Bet citreiz man, piemēram, raksta komentāros, ka bija ļoti uzrauts uzats, un citiem tas nepatīk. Kā tas ir ļoti, tā kā var sanākt. Zin kā, tāds baigi izbrīnīts grūti, jo paskaties, kā ielocās jau tā āda virs, tā jau ir plastiskā ķirurģija, ja? Tik traki pacelt mēs nevaram. Parādi, kā aptuveni būtu. Citreiz ir tā, ka, kad te ir nofiksējies, ja, tad bišķiņ te, un tad piepaceļās šitā, tad ir tā jocīgi, ja, kad vai no arī te baigi ceļās. Mēs no 4. līdz 6. mēnesim varam intensīvi pastrādāt atkal ar kopšanu, ar pilotiem, ar aparātiem, un tad pēc pusgada atkal atjaunot tās injekcijas, tas būtu prātīgi. Jo citreiz arī paļaujās tikai uz botoks injekcijām, ja? Bet botoks neuzlabo ādas kvalitāti. Tas tikai nobloķē muskuli, kas rāda tos krunkas, bet pie ādas kvalitātes jāpiestrādā. Jāturpina piestrādāt vienalga. Obligāti. Rezultātu mēs vērosim pirmo, sākot ar 3. dienu tikai, tā kustība. Es katru dienu uztaisīšu šito. Kad ir mazāka kustība amplitūda un aptuveni kaut kādā 2. nedēļā mēs jau spriežam par gala rezultātu no šodienas procedūras, no šodienas rezultāts, kāds būs. Un tad 3. dienā sākās, pēc 2 nedēļām vērojam gala rezultātu no šodienas procedūras. Ja ir nepieciešams, tad veicam tajā dienā korekciju, aptuveni 4 pēc 2 nedēļām, 15 dienā, jā. Bet var arī neveikt, ja viss apmierina. Šoka kontents sākās. Vienību skaits ir ļoti dažāds, atkarīgs no krunciņa dziļuma, no intensitātes. Piemēram, tev mēs veicam diezgan intensīvo
devu, neskatoties uz to, ka tu prasīji tādu dabīgu un naturālu efektu, bet tas ir saistīts nevis ar krunku dziļumu, bet tas ir saistīts ar tavu dzīvesveidu, ja? Ar sportu, ar treniņiem, ar svīšanu. Ja? Un tādēļ, ja es gribu, lai efekts paturās kārtīgi, tad es uztaisu lielāko devu. Arī braucot uz siltajām zemēm, vai ne? Jo tur reāli arī, cik es saprotu, ritīgi ātrāk iziet. Mērīgs karstums uzlabo mikrocirkulāciju, uzlabo asins piegādi, un tādēļ mēs tiešām noskatām to, ka botoksa injekcijas ir īsāko laiku. No injekcijas vietas aptuveni monetas lielumā tas nostrādā. Ja? Līdz ar to te būs kārtīga fiksācija, šito nevarēs izdarīt. Te būs treku tie punkti, kas palīdzēs redz, kur bišķiņ pavelkt. Jā. Līdz ar to kur sākotnē ir šitie atbalstas vietas, jā, kas nofiksē. Te ir pielieku bišķiņ nedaudz, mazi, tu arī jūti pēc injekcijas, ka te bija tādi lielākie punkti, un te bija tikai bišķiņ drusciņi atbalstam, tā, lai neielocās pat kā reiz, gan te, lai vienkārši čuču ir nofiksēts, bet tie nedod tādu galveno iedarbību, kā piemēram šie punkti. Starp uzacīm mēs laižam vienmēr kārtīgo devu un tai kārtīgo devu, lai nekas nešķobās un nevarētu padusmoties. Jā, savukārt citreiz ir tā, ka ir kur ielocās sāniņi, tad tās smalkas virspusējās injekcijas es pielieku arī sānos, lai vienkārši tā kustība amplitūda nav tik spēcīga. Kā arī ap acīm, piemēram, arī redz, ka smaidat, apakšējai daļai mēs pieliekam mazāko devu, jo ir tieksme uz tūsku veidošanos, līdz ar to te ir mazāk saliekam, bet pārsvarā augšdaļā. Kas palīdz no viduspunkta un uz augšu. Ja šīs piepaceļās un neiet uz leju, tad te arī neizveidojās pretēji. Šis nofiksējās piepaceļās, šis piepaceļās. Tad attiecīgi šīs, kad smaida, viņš būs piebluķētāks, bet pretīm viņam nenāk šī daļa, kas ieloc kārtīgi. Tā tas strādā. Attiecīgi te mēs varam pielikt lielāko devu piepacelšanai. Un man patīk tie ir tie open eye, visas tehnikas un tā. Kā šeit būs uzads pacelšanas nolūkos. Uzads galā man ļoti patīk, bet arī tevs bišķiņi atslābina muskuli, kas nolaiž to uzads galu uz leju, un te piepaceļ to augšā. Nu, te redzēs. Man šķiet, ka būs riktīgi smuki. Būs smuki. Man rekur dakteri. Dakteri ir tepat.